Bērni tie jau, ka parasti katru nelielos, tā jau sēt visiem rūts, ka viss pagalvs, ka rrrrrrr. Pirms 7 gadiem viss sācies ar vienu motoru. Tā maz pa mazām senlietu kļuvis vairāk un vairāk. Vecie šķūnīši, garāža pārveidota, pagalmā izveidotas vairākas jaunas nojumes, lai būtu, kur priekšmetus pārskatām izvietot. Vairs pat nevar uzskaitīt, cik daudz Andreja īpašumā ir senlietu, taču, kā viņš pats aprēķinājis, noteikti vairāk par 6000. 2003. Tas aizsāks bija, pēc tam 2 gadi tā gāja labi no rokas tās mantas. Pats te piekautūri ar presi ar sienu cilvēkiem, viss kas bija uz mājām. Es saku, man to naudu nevajag, kas labāk paņemu kaut ko. Bija arī te zvanīja, no visām pusēm jau uzzināja. I paši reizēm atveda, tad mēs te patirgojamies. Mantas tiek meklētas arī metālūžņu izgāstuvēs, jo cilvēki nereti izsviež ārā ko vēsturiski noderīgu un interesantu. Par katru no saviem priekšmetiem Andrejs stāsta ar lielu aizrautību. Tā arī par kādu veikalnieka preču galdu. Atvilknes bija sanumurētas, veikalniekam bija burtnīca, konfektes 13. sāls, 4. Izreiz zināja. Nav jāmeklē ilgi. Turisti muzejā ir bieži viesi. Brauc cilvēki ne tikai no Latvijas, bet arī no Igaunijas un Lietuvas. Cilvēku muzeju aplūko ar apbrīnu, jo visi savāktie priekšmeti ir viena cilvēka neatlaidība. Taču muzejs nav vienīgais darbs. Andrejs ar ģimeni paspēja gan saimniecībā strādāt, gan uzturēt kārtībā pie mājas izveidoto daļdārzu. Brīvā laika neesot, taču apstāties cilvēki laukos nemākot. Vai ir gandarījums pašam personīgi par to, kas ir izveidots gadu gaitā? Nu, protams, ka ir. Darbs jau liels ir ieguldīts. Nu, vismaz kaut kas ir dzīvē padarīts. Lai arī muzejs ir izveidots, priekšmetu kolekcionēšana vēl turpinās. Ja ir kas interesants, Andrejs garām nelaižot.